Jums visiem vēlos pateikt lielu paldies par spēku, par izturību un par to, ka mēs šo dienu parādam visai Latvijai. Tieši jūs esat tie, kas parāda, cik jūs esat stipri un kā jūs mākat sadzīvot ar savu slimību. Tas, ko es šodien redzēju, to atdevi no jūsu puses un to mirdzumu jūsu acīs, ejot pa parku, es varu tikai paklanīties par to, jo visdziļāko cieņu un tikai šādi runājot un tikai šādi parādot ar savu attieksmi, mēs varam likt sabiedrībai aizdomāties par to, ka jūs esat tepat blakus. Un viena lieta, jūs esat tepat blakus, bet ka viņiem ir jāsaprot, ka varbūt arī viņu veselības stāvoklis ir jāpārbauda. Un tās ir tās divas galvenās ziņas, kas šodien arī mēdījos aizies. Tas ir tas tāds mans personīgā uzruna, bet man ir vēl liela sveiciena no kompānijas Merkse Rono, kas jums šodien dāvina saldo, 2 klingerus, un man ir arī vēstījums no viņiem, kur es gribētu nolasīt. Dienu piesauciet un diena ausīs, prieku piesauciet un atdzims prieks. Vēl patiesi jūsu vārdam klausīs dažs, kas bijis mūsu pavēlnieks. Spēku pieminiet un augsiet spēkā, drosmi pieminiet un viņa līs. Dvēselēs, it kā ugunsgrēkā, gaišu blāzmu metīs debesīs. Cien Skaidrīta Beiglere, mēs augsti vērtējam jūs ieguldīto darbu daudzu gadu garumā vadot Latvijas multiplās sklerozes asociāciju. No visas sirds novēlam jums izturību, darba sparu un nezūdošu enerģiju arī turpmāk, dāvājot savu laiku, enerģiju, kā arī sirds siltumu Latvijas multiplās sklerozes asociācijas biedriem. Lai jums visiem veicas, Merkse Rono vārdā Boris Birmans un Kristīna Kapicka. Jūs esat reāli cīnītāji. Neba jums nav nekāda problēma. Es domāju, jums ir problēma vairāk nekā citiem, bet par to es jūs arī sveicu. Ko es gribu teikt jums par tādu pateikt, kas varētu ļoti iepriecināt jūs. Es jūs nevaru. Un nepat nevelti mēs runājam par cīņām, nevelti mēs runājam par atbalstiem un par atbalsta grupām. Jo uz doto momentu jūs zinat to, ka pasaulē nav tāda brīnuma līdzekļa, kas, diemžēl, šo nopietno slimību, un viņai līdzīgu slimību ir diezgan, bet krietni daudz, tā saucamās imūnsistēmas izraidītās slimības, ar kurām tā cīņa ir diezgan pasmaga. Un īpaši tad, ja viņi izraisa daudzu faktoru, ja būtu viens faktors, viņa būtu atklāta un ar viņu zinātu, kā cīnīties. Bet šīs slimības gadījumā viņa ir tik daudzšķaitņaina. Katram no jums viņa norit savādāk, un katram no jums ir viens medikaments, kas palīdz labāk. Ir citi, kuriem palīdz vairāki. Ir citi, kuriem palīdz 2 uzreiz vai 3 uzreiz. Bet to visu izzināt un izmēģināt, nevelti mēs arī mēģinām, un nevelti mēs arī nozīmējam 2 zālītes un vairāk kombinācijas un skatāmies, kā tas līdz. Par nākotni runājot, jā, nāk parādās arvien vairāk tabletētie preparāti. Uz šo brīdi, salīdzinot ar pagājušo gadu, es teicu, ka būs. Tad mums jau vakardien viens pacients uzsāka tabletēto preparātu multiplai sklerozei. Protams, ka viņš uzsāka par savu naudu, bet par šo medikamentu ir iesniegts valsts kompensācijai. Tā kā ar katru gadu notiek kaut kas labs un jauks, un es domāju, ka nākoši, kad atkal būs ziņoši par kaut ko tādu. Tā kā novēlu jums visu to labāko un cīnīsimies kopā. Vai ne? Katru gadu MS kustība kopā, lai sasniegtu sabiedrībai informāciju par MS un kā tā ietekmē dzīvi vairāk nekā 2 miljoniem cilvēku visā pasaulē. Pasaules multiplās sklerozes diena tika uzsākta 2009. gadā ar vairāk nekā 200 pasākumiem 67 valstīs. Tā turpina augt katru gadu. Pērn pasākumu notika jau vairāk nekā 73 valstīs visā pasaulē. Šogad jau, kā ziņoja man vakar atsūtītajā vēstulē, mēs esam 80 valstīs tiek atzīmēta šī diena.
Tā kā vien vairāk valstīs šī te globālā kustība, ja? Un gribētos teikt par jums izteikt paldies, pateicību visiem tiem, kas jūs esat šodien neskatoties uz to laiku. Mēs ar Lauru šodien sazvaramies, viss cauri mums ir. Koki mūsu tramvajs, tur ir 5. apstājas 5. Tas tāds, kas mums vajadzīgs ir. Nu, nebūs nekās, nu atcelsim, nu ko darīsim? Mēs tik tālu esam izturējuši, bet tomēr izturēsim. Un tiešām, novaļš jūs esat. Paldies jums visiem, ka jūs esat šeit. Скайдер, ты говорила про то, что как здорово, что вы все, пришли, я так правильно перевел? Что мероприятие состоялось, что вы пришли, вот. А я хочу сказать, что немаловажно сказать большое спасибо тем, кто организовывает вот вообще такие мероприятия. То есть, в данном случае вот Инета, Скайдрите, Парсла там вот у себя организовывает. Девочки, девушки, извините.